Šī automašīnai ir 40 gadi. Viņa ražota 1984. gadā. Tas ir otrais Golfs, bet tas nav būtiski. Stāsts drusku par to, cik ļoti šobrīd autoražotāji negrib padomāt un negrib kaut ko darīt ar šo rūsu. Es neteikšu, ka šis Golfs nav sarūsējis. Te kaut kādas arkas malas ir sarūsējušas. Labi, to stāvēšanas viņi 10 gadu stāv praktiski uz zemes, uz bloķīšiem. Ir, protams, sarūsējis kaut kādas tur grīda, tur nav principā. Te aizmugurē, bet tas, man liekas, nav stāvēšanas. Neatceros, ka nolika, tur tāds bija. Ir kaut kādas vietas, es neko nesaku, protams. Reku aizmugurē glāzes diezgan labā stāvoklī, tad te ir kaut kāda vieta, kur bākas tas ieliešanas tur ir izpūsi. Nu, kā jau teicu, tur tā grīda visu lupatās. Bet tomēr paskatāmies uz šo slieksni. Starpsienē, protams, kaut kāda rūsa ir. Otrs vēl, ka viņš ir neskapēc viss pilns ar bija tādu, tad izkrita, bet bija viss piedzīts ar tādiem smiltīm, birst ārā. Tās smiltis pilnīgi noteikti pēdējos gadus visas laika ir mitras, kad ir mitras ārā, jā. Bet es neteiktu, ka viņš ir tas slieksnis krimināli sarūsējis, jā. Jo šeit, principā, tā pārējā daļa un ārpus viņi, nav sapūsi. Tas ir tas stāsts, jā. Un mēs tagad varam iedomāties ļoti labi, kāda izskatās B6 Passāti, kāda izskatās 5. Golfi, kur jau drīz būs pazuduši no ceļiem. Jā, šīs pašas durvis. Viņām te ir kaut kur iekšpusē rūsiņas, bet vēlreiz teikšu, jāpadomā, kāds izskatās B6 Passāti šobrīd uz ielām, kas atrodās, jā. Un cik viņam ir gadi. Tā kā, skumīgi, kad autoražotājiem ir pilnīgi pofīgi tas viss, jā. Skaidrs, tas ir bizness, jā, bet jāsaka, sliekšņi, es teiktu, ir ļoti normāli vēl. Priekš tā auto vecuma, jā, protams, tur tā daļa iekšpusē ir štruntīgāk, jo man te stīkli te nav jau sen iekšā viņam. Un tā, bet īstenībā, jā. Un atcerēsimies, ka šī tajā 84. gadā nebija ne karstā cinkošana, ne augstā cinkošana, absolūti nekāda cinkošana nebija. Un tiem pašiem Passātiem viņiem pilnīgi noteikti kaut kāda cinka grunts vai vismaz kaut kas tāds. Tā kā, kā diena pret nakti, es teiktu.